Labdien visiem! Mani sauc Laura Līcīte. Es esmu profesionāla mūziķe, grupas Tautameitas dalībniece, kurām pagājušo gadu bija tas gods vest Latvijas vārdu pasaulē un uzstāties uz lielās Eirovīzijas skatuves. Un ikdienā esmu arī mūzikas pedagogs. Iecavas vidusskolas absolvēju 2011. gadā. Un arī šie izlaidumi, gan 9. gan 12. klases izlaidums manās atmiņās ir palikuši kā ļoti muzikāli un radoši un ekspresīvus skatuves. Un neviens no maniem klases biedriem turpina savu ceļu radošajā industrijā. Par to es ļoti priecājos. Un es esmu absolūti pārliecināta, ka vislielākais nopelns tajā ir mūsu audzinātājām un mūsu skolotājiem. Pavisam noteikti Ingrīda Draudziņa, Kristīna Karele, Milita Pīlādze bija tās, kas iemācīja ne tikai mācīties un ne tikai to, ka ir jāieliek darbiņš, lai sasniegtu rezultātus, bet to, ka tas ir jādara ar prieku, ka to var darīt radoši, ar savu pieeju un nav jābaidās riskēt un darīt citādāk. Es arī šobrīd esmu uzrāpusies 2 metrus virs zemes. Manuprāt, tā mīlestība pret dzīvi, pret katru mazo lietiņu, ko tu dari, ir nākusi tieši no visiem mūsu pedagogiem. Lieliski atceros ķīmijas stundas pie Mihaila Gorska, kas bija tiešām izaicinošas, bet tās bija fantastiski jautras. Tāpat arī latviešu valodas un literatūras stundas pie Gitas Zaķis. Un varētu turpināt un nosaukt tiešām katru no pedagogiem. Jo īpaši, protams, arī dejošanu, kas mums bija, kā mēs smējamies, brīvprātīgi obligāti pie Solveigas Linējas, bet mūs aizveda uz tik daudz krašņiem piedzīvojumiem, uz dziesmu svētkiem. Un tās ir lieliskas atmiņas, par kurām es nešaubos 2026. gada rudenī, 27. novembrī, mēs visi satiekoties, runāsim un priecāsimies par to, kā mums ir gājis Iecavas vidusskolā. Uz tikšanos skolas salidojumā jau pavisam drīz.